Tātad, tagad, kad ir iezīmēta perfektā elle, un es ceru, ka tu to izdarīsi, es ceru, ka tu neizvairies no šī nevisai patīkamā, bet visnotaļ noderīgā uzdevuma. Tagad, kad ir nodefinēta personīgā elle, vai vismaz uzzīmēts tāds, ieskicēts tāds sākums, tāds ieskats visā tajā, mēs nodefinēsim savu personīgo ideālu. Un līdzīgi kā ar personīgo elli, šis uzdevums ir tāds, kas tiek veidots ar laiku. Tagad tu izveidos tādu pirmo aprakstu. Es arī iesaku veltīt kādus 15, 20 minūtes, izveidot tādu pirmo uzmetumu, un tad ik pa laikam pie viņa atgriezties un padomāt un pasakot līdzi, jo laikam ritot uz priekšu un tev progresējot tas tavs horizonts, cik tālu tu vari redzēt, paplašināsies. Viņš paliek aizvien tālāks un tālāks, un tu sapratīsi to, ka tu vari izdarīt aizvien vairāk un vairāk, šis ideāls turpinās augt un augt. Līdz ar to ir vērts, ka pie viņa atgriezties. Nodefinēt personīgu ideālu nozīmē nodefinēt, ko tu varētu panākt, ja tu pat tiešām censtos un pieķertos tām uzturu izmaiņām un risinātu tos izaicinājumus, ar kuriem tev nāksies sastapties, nevis mūkot prom no tiem. Un tad, kad es saku patiešām censtos, tas nozīmē, ka tu patiešām tam, tā nopietni tam pieeji. Tu pieeji tam kā pieaudzis cilvēks, tu pieņem to, ka tu to nevari visu dabūt gatavu, tu nevari mainīt savus uzturu paradumus pāris nedēļās, tu pieņem to, ka tu nevari mainīt savus uzturu paradumus nesaskaroties ar kaut kādu iekšējo pretestību, tu pieņem absolūti pieņem to, kad šobrīd kāpjot ārā no, risinot veselības lietas un sākot ēst veselīgāk, nekas nemainās pāris dienu laikā. Un ja tu pieņem to, ka visi šie izaicinājumi eksistē un ka tā ir daļa no procesa, tad tu pieņem arī to, ka tu viņus pieņem, ja tu pieņem mainīt uzturu, tu pieņem arī risināt visus šos izaicinājumus. Un tātad, ja tu visu to pieņemtu, un es jau tik daudz reizes esmu paņēmis pateicis vārdu pieņemt, bet ja tu visu tā 100% priekš sevis piekrist, tātad visas šīs lietas ir tās, kas mums būs jārisina, un tas ir un tā, kad tu ar viņām saskartos, tu nevis mukt prom, bet domāt, es jau šo gaidīju, kā es tagad to risināšu. Kas notiktu? Ko tu varētu dabūt gatavu? Kā pamainītos tava dzīve, kā pamainītos tava ikdiena? Jo šis nepatīkamais fakts ir sekojoši. Tās grūtības, no kurām tu šobrīd izvairies vai kuras tu izmanto kā iemeslu, kāpēc tu kaut ko nevarētu izdarīt, tas ir tieši tas, kas tev ir jāatrisina, lai tu tik galā lai tu tiktu ārā no tās bedres, kurā tu esi sev ieracis. Un tas ir tā paradoxāli, bet tā ir. Tā kā tās grūtības, no kurām tu mēģini izvairīties, ir tās, kas tev ir jāatrisina. Es gribu, lai tu atceries to visa šī kursa laikā. Tikko tu saskaries ar kaut kādu grūtību, tā nav lieta, no kur neizmanto to kā iemeslu, kā attaisnojumu, kāpēc tu kaut ko nevari izdarīt. Tev burtiski, tagad tu kaut ko dari un tu atduries pret kaut kādas grūtības, tev burtiski dzīve rāda, kas tev ir jāatrisina. Tas ir tas signāls. Tas ir tas, kā tu redzi tās grūtības, kas tev ir jāatrisina. Tas ir tas, kā tu zini, kas tev ir jādara. Jo no grūtībām nevajag mukt prom. Tie ir labāk, burtiski tas ir dzīve tev parāda, šī ir tev grūtība, šī ir tā lieta, ar ko tev ir jāstrādā, kas tev ir jārisina. Un ir svarīgi pamainīt to savu domāšanu par tām grūtībām tieši šādā virzienā, ka tie ir tie izaicinājumi, tie ir tie, tev burtiski dzīve ir pateikusi, reku ir, šitā ir laika, kas tev ir jāatrisina, ja tu atrināsi šito, tev dzīve kļūst daudz vieglāk. Un tātad, tagad, kad tev ir spiediens no muguras, tagad, kad mēs esam nodefinējuši to savu personīgo elli, kas ir īstenībā daudz iespējamāka nekā tu domā, jo tāpēc es jums ieteicu pameklēt kādu, ar kuru jūs varat aprunāties, jo iztēloties tās grūtības, ar kurām tu neesi saskāries, ir reāli grūti, tā kā smadzenes neļauj to izdarīt, viņi bloķē to negatīvo pusi un ir grūti iedomāties tās negatīvās sajūtas, tās nepatīkamās sajūtas. Un tāpēc es saku, tā realitāte ir, tā negatīvā puse ir daudz iespējamāka nekā tu domā. Tagad, kad mums ir spiediens no muguras, ir laiks izveidot šo personīgo ideālu, jo kā ir, es esmu uzzīmējis mazu attēlu, tūlīt tās paņemsim man pointerīti. Ir tava personīgā elle un tavs personīgais ideāls, tā ir kā polāra zvaigzne. Tas esi tu. Un ir svarīgi
vēl viena ideja, kas ir jāpieņem. Un tā ideja ir tāda, ka mēs nekad savā dzīvē nestāvam uz vietas, jo katra ikdienišķā izvēle tev ved vienā vai otrā virzienā. Vai nu tu dodies savas personīgās elles virzienā, vai nu tu virzies savu personīgā ideāla virzienā, bet tu nekad nestāv uz vietas. Nekad. Tu neesi tā kā statisks objekts laikā. Tu vienmēr pilnīgi visā. Un šī ir lieta, ko mēs varam novārīt līdz tādai pamata esencei. Visām tavām izvēlēm ir nozīmes. Katrai izvēlei ir nozīme. Katra izvēle, ko tu izdari, ved tev vienā vai otrā virzienā. Un tas ir diezgan smags secinājums, ko pieņemt. Bet tā tas ir. Vai nu tu dodies vienā virzienā, vai nu tu dodies otrā virzienā. Vai nu tu virzies savu ideālu virzienā, vai nu tu virzies savas personīgās elles virzienā. Un tā lieta ir tā lieta, ko mēs no šī varam izņemt ārā, ir tas, ka katru izvēli tev vedīs vienā vai otrā virzienā. Tad, kad tu esi nodefinējis savu personīgo elli, un tad, kad tu esi nodefinējis savu personīgo ideālu, tu zināsi, kurā virzienā tu virzies. Jo, ja tev nav nodefinēts viens vai otrs, tad tāds apmaldījies kuģis vienkārši plūst no vienas uz otru pusi, no vienas uz otru. Un pat ja tev ir kaut kāda nojausma, kas ir personīgā ella un kas ir tavs personīgais ideāls, ja tev nav tāda skaidri nodefinēti punkti, tu kaut kur plūdīsi vienā vai otrā virzienā. Tā kā es saku, kā apmaldījies kuģis okeānā bez kompasa, kur te ir šie ir ziemeļi un šie ir dienvidi pieņemsim. Un tu vienkārši bez tādiem konkrētiem rādījumiem, tu vienkārši kaut kur kuģos un nevarēsi saprast, kurā virzienā tu dodies. Un tad ir tā sajūta, ka kāda jēga vispār, visas izvēles ir bezjēdzīgas. Bet ir jāsaprot arī vēl viena lieta to, ka nav tā limita, cik tālu tu vari aiziet vienā vai otrā virzienā. Dzīve vienmēr var kļūt gan daudz sliktāka, gan daudz labāk. Un padomājiet paši, vai jūs tiešām nekad neesat sev teikuši to, ka sliktāk jau nevar būt, un tad paliek daudz sliktāk. Izej no mājas, un paņemsim tādu vienkārši piemēru. Tu izej no mājas, līst lietus, ir tik drāņķīgs laiks, un ir drēgnas noskaņojums, un viss ir slikti, un viss ir briesmīgi, un nav labs garstāvoklis šodien. Un tad tu ej uz darbu, un tad tev kāds kretīns apšļāts ar ūdeni, pabrauc garām un apšļāts visu ūdeni tevi. Tikko diena kļuva 10 reizes sliktāka. Un tur varētu būt vēl lietas, un tad tu ieej darbā, un tad tev pasaka, ka tev atlaid no darba. Mēs viņam tādās ekstrēmākos piemērus, bet visas šīs lietas, jebkurā brīdī, jebkas var palikt aizvien sliktāk, un tieši tāpēc viss var palikt aizvien labāk. Vienmēr situācija var uzlaboties, un mēs ar savām izvēlēm virzam sevi vai nu vienā, vai nu otrā virzienā. Un tātad, kā nodefinēt to savu ideālu? Tad, ja mēs esam nodefinējuši šo personīgo elli, tad mēs zinām, kur mēs negribam nonākt, ir svarīgi aprakstīt to, kur mēs gribam nonākt. Un šīs divas galējības, ella un personīgais ideāls, tiem nav jābūt tādiem konkrētiem mērķiem, ko tu gribi sasniegt. Jo ideāls ir kaut kas tāds, ko tu nekad nevar sasniegt. Viņš vienmēr var būt labāk, un tieši tāpatās ar personīgo elli. Tie ir vairāk virzieni, kuros mēs dodamies. Un tātad, runājot par personīgo ideālu. Tātad, tavs ideāls ir tevis definēts ideāls. Tev nav jātiecas pret perfekta smilks pulksteņa. Es nevaru izrunāt. Es nemaz nezinu, vai es pareizi uzrakstījis smilšu pulksteņa augumu. Angliski ir tas vārds hourglass, vai sievietēm, ka viņas mēģina dabūt to perfekto smilkspulkšņa augumu. Vai arī sešpaku večiem ar milzīgiem bicepsiem un kaut kādām citām standarta skaistuma lietām, kas it kā asociējās ar veselīgu augumu. Tie ir kaut kādi, mārketinga cilvēku definēti ideāli. Tas ideāls priekš tevis ir tavs perfektais ideāls. Neaprobežo arī sevi tikai ar to, ka ideāls uzturs man nost pie ideālas veselības un tad dzīve būtu skaistāka. Tās ir tādas klišejiskas, vispārējas lietas, kuras tās ir tās automātiskās atbildes, kad tev kāds pajautā, ko tu no tā iegūsi, šis ir tas, ko tu viņam atnest atpakaļ, tad, kad tu negribētu domāt.
Tāpatās kā definējot to personīgo elli, arī šeit ir svarīgi, ka jūs definējat to savu personīgo ideālu, ieiet detaļās, ieiet dziļāk tajā visā rokā. Kāpēc man ir svarīga tā veselība? Ko es no tā iegūšu? Es varēšu aiziet uz savu bērnu izlaidumu. Es varēšu redzēt, kā mans bērns apprecās. Es varēšu pavadīt vairāk intīmāku laiku kopā ar savu otro pusīti. Man būs lielāka tuvība ar savu otro pusi. Es varēšu vairāk rakties dārzā un gūt dzīves gandarījumu par to, ka es izaudzēju labākos tomātus savā dzīvē. Nu, vienalga, tam nav nozīmes. Tāpēc es jums saku, tas jūsu ideālais ir tavs ideāls. Un ir svarīgi, ka tu apraksti tas, pēc kā tu tiecies, kas ir tas, ko tu gribi, kāpēc tu vispār gribi šīs uzmaiņas dabūt gatavs. Tā kā padomā, ko tu gribi darīt ar savu dzīvi un kā veselīgs augums un laba veselība tev var palīdzēt to sasniegt. Ja tev ir vairāk enerģijas, ko tu varētu dabūt gatavu? Ja tev mazāk sāpētu locītos, ko tu varētu dabūt gatavu? Un te mēs atkal atgriežamies, es nezinu, tā kā, vai visiem vecumiem tas ir tik aktuāli, bet, teiksim, manā paudzē, tajā manā vecuma grupā, tā ir tā triekšanās pēc miljoniem un biznesu taisīt un visu darīt, bet vai tiešām tas ir tas, ko visi grib darīt. Un visi ir pieņēmuši šo ideju, ka tas ir baigi krūti taisīt biznesu un baigi foršu, un tagad visi būs baigi laimīgi, bet ļoti liela daļa ir šausmīgi nelaimīgi visu to darot, tāpēc, ka tas nav priekš viņiem. Viņi ir paņēmuši kaut kādu citu cilvēku veidotus ideālus vai paņēmuši kaut kādu sabiedrības uzspiestus ideālus, kas tev tagad būtu jādara. Un es gribu, lai tu arī padomā. Nedomā par to, ko citi grib no tevis, kā citi gribētu, lai tavu dzīvi izskatās vai tā tālāk, bet padomā par to, kas ir tavs ideāls, kurā tu justos laimīgs, un kurā tu gūtu tādu patiešām lielu gandarījumu no dzīves. Tam nav jābūt kaut kam grandiozam, tev nav jābūt nākamajam Elonam Muskam vai mātei Terēzei. Būt par labāko iespējamo mammu, par labāko iespējamo tēti, vecmammu, vecstāvu, darbinieku, kolēģi, dēlu, meitu, draugu ir pilnīgi pietiek. Atrodi, kas ir tās lietas, kas tev ir svarīgas, un nodefinē viņus. Un saproti, kā veselīgs augums, veselīgs ķermenis, veselīga sajūta sevī tev varētu palīdzēt to sasniegt. Un, kā es saku, labākais nenozīmē labākais pasaulē. Labākais nozīmē labākā tevis versija. Tev ir loģiski, ka tev ir savu mīnus, loģiski, ka tev ir savas vājības, loģiski, ka tev kaut kāds iekšējais velns citreiz sēž iekšā un darīt kaut kādas lietas, ko tu zini, ko tev nevajadzētu darīt. Visus šīs lietas ņemot vērā, ar visiem saviem mīnusiem, ar visām savām negatīvām īpašībām, kas ir tava labākā versija, ko tu varētu sasniegt, un tas ir pilnīgi pietiekami, bet ir svarīgi, ka tu to definē, ka tev šobrīd ar tavām zināšanām, šobrīd zinot to, ko tu vari sasniegt, ka tu definētu savu labāko versiju. Un tātad izveidot savu ideālu aprakstu. Tātad, ja tu sakārtot savu veselību, kā tas atvieglot tavu ikdienu, kā mainītos tavs domas par sevi, ko tu pārstātu sev teikt, kas ir tās tavas negatīvās lietas, ko tu sev visu laiku saki. Kā tas varētu mainīt, ja tev būtu vairāk enerģijas, ja tu justos pārliecinātāk, skatoties spogulī, ja tu varētu pavadīt vairāk laika ar bērniem, ja tu varētu veltīt vairāk laika darbam. Nav svarīgi. Es saku, es neesmu lai kādam morālo kompasu virzīt kaut kādā pusē. Man ir vienalga, kāda ir tavu mērķi, vienalga, cik sautīgi vai nesautīgi viņi ir, bet padomā, kā uzturs tev palīdzētu virzīties to tavu ambīciju virzienā. Pat ja tas ir sēdēt dārzā saļoties visu dienu vai makšķerēt visu dienu, nav svarīgi. Piefiksē, kā šis uzturu process varētu palīdzēt tiekties pēc tā tava ideālā varianta. Ko tas ļautu tev vairāk izdarīt? Ko tu varētu vairāk izdarīt, ja tev būtu vairāk enerģijas, labāk pašjūta, vieglāks ķermenis, labāka veselība? Kā tas palīdzētu tev izdarīt tās lietas, kas ir svarīgas tieši tev, tāpēc es atkārtoju vēlreiz, nav svarīgi kaut kādu morālai kompasu šobrīd. Šeit mēs runājam tikai par tevi. Tu vari rakstīt visas savas sautīgākās lietas, šis ir tikai un vienīgi priekš tevis. Šis uzdevums ir priekš tevis, tā lai tu saprastu to, kā uzturs var palīdzēt sasniegt tās lietas, kas ir tev svarīgas. Kā ilgtermiņā mainītos tavu dzīvi, ja tu izlemj strādāt pie savas labākās versijas. Ko tu varētu sasniegt, kādas varbūt sen apraktas ambīcijas vai sapņus vai kaut kādas dzīves mērķus, tu varētu atkal uzrakt un mēģināt iet pakaļ tam visam. Un
kā tu gribētu, lai izskatās tava dzīve? Šis arī ir svarīgs jautājums. Ja tu varētu dabūt to, ko tu gribi, nu tā realistiski runājot, ja tu varētu dabūt to, ko tu gribi, kā izskatītos tā tava dzīve? Veltu šim uzdevumam pietiekami daudz laika, pasapņo. Bet loģiski ne ārpus šīs realitātes. Šeit ir svarīgi atrast to balansu, kur tu uzdrošinies sapņot nedaudz ārpus tās robežas, kas tev šķiet iespējams. Uzliekot pārāk lielus standartus, tev liksies, ka viņi nekad nav sasniedzami, un līdz ar to gribēsies tam visam atmest ar roku, un liksies, kā jēga no tā visa. Bet nedaudz ārpus tās savas komforta robežas sapņojot, nedaudz tālāk nekā tev liekas, ka ir iespējams, tad vēl ir paliek tā doma, to es vēl varētu dabūt gatavu. Un interesantā lieta ir tāda, ka tiklīdz tu tiksi ārā, es varbūt varu uzzīmēt, es laikam te nevaru zīmēt uz šitā, bet tiklīdz tu tiec līdz tam horizontam, tad, kad tu sasniedz to lietu, kas tev likās nesasniedzama, teiksim, te ir maziņš punktiņš, tu izēji līdz tam horizontam ārā, tu tiec līdz tam savam horizontam, un tad pēkšņi tas horizonts, kas tev liekas iespējams, ir daudz lielāks, un tā tu tiec līdz lielākiem kaut kādiem ideāliem. Tā kā es saku, velti šim uzdevumam 15-20 minūtes, pasapņo, kas ir tas, ko tu varētu dabūt gatavu. Padomā, kā veselīgāks uzturs, veselīgāks ķermenis un labāka veselība palīdzēt tev sasniegt tās lietas, kas tev ir svarīgas. Un te ir tas uzdevums, tas jautājums saraksts, izej cauri, padomā, 15-20 minūtes, pierakst tos visus, un arī ik pa laikam atgriezies pie šī uzdevuma, padomā. Paskaties, kā pamainās tavs skatu punkts uz to, kas ir iespējams un kas nav iespējams.